Pagājuši 2 dienas, un es esmu atpakaļ. Tā, hipeastri 2 dienas ir nostāvējuši uz radiatora, apkaisīt ar sēru, tagad viņi izskatās šādi. Var redzēt, ka visas tās grieztās vietiņas ir, kur ir apvilkušās gan augšpusītē, gan apakšpusītē. Visas ir, kur ir sērā. Nekur neko mitru vairs neredz. Ne šim. Ne arī šim. Viss ir skaisti apžoļs. Šeit var redzēt tās vietiņas, kur nācās kaut ko pagriezt vairāk ārā. Viņas tagad ir palikušas tās rozīgas. Tas ir ar tiem mehāniskiem bojājumiem. Tā, jā. Nekur jau pabīdījušies ir, nekur 2 ziedkāti nāk, viens un otrs. Jau ir pabīdījušies ārā. Tā. Tad nākamais. Stādīšos viņus podos. Esmu sagatavojis šādus. Šie ir 2-litrīgi podi. Es viņus uzreiz nestādu lielajos apjomu podos, tāpēc, ka ir ļoti liela iespēja viņus pārlaistīt. Tad viņi var nopūdēt saknes un sākt pūst paši arī šajā te padibinītē. Man tā ir gadījies iepriekš. Tādēļ es tagad izvēlos tos podiņus pēc apjoma sākotnējiem, jaunajiem, kas atnāk tikko no piegādātājiem. Es izvēlos podiņus mazākus, un pēc tam, kad jau tas sīpols ir saaudzējis lapas, un var just, ka tur iekšēji saknes, viņš stingri turās. Tad es viņus pēc tam pārceļu, vienkārši ieliekot lielākā podā. Man ir 4-litrīgie kantainie, un arī apaļie 3 litru. Bet, skatoties tā, kāda viņiem tās saknes saugušas ir. Bet pašlaik viņies 2-litrīgajos iekšā melnījos. Nekur esmu sagatavojis arī augsnīti. Ļoti irdenu tādu. Tas hipeastram patīk. Lai nav blīva, jo ja būs blīva, tad tās saknes atkal sāks mirkt. Tā augsne tik labi, ūdens tik labi neizies cauri. Un tad tiem hipeastriem nepatiks, bet šis ir tāds pavisam viegli mitrs, ļoti irdens. Te ir viss kaut kas iekšā, gan no dārza zeme paņemta mazliet biohumus, perlīts, pavisam nedaudz arī vermuklīts, kas man bija palicis. Tas viss ir sajaukts kopā. Un te šajā visā stādīšu iekšā savus hipeastrus. Tā kā es ar vienu roku, tad es tuliņu parādīšu, kā es sastādīšu pirmo. Pirmais podiņš ir piepildīts ar augsni. Es viņu piepildu diezgan līdz malām, atstājot kādu centimetru no maliņas, kad lejot, lai paliek vietiņa ūdenim. Un tad pirmo stādīšu iekšā tika korelu, kuram saknes nav. Un es viņu vienkārši likšu iekšā. Es viņam uztaisīju tādu mazu bedrīti, kurus ieberu perlītu. Tas tādēļ, lai sakņojās viņš ātrāk un lai mazāk iespējamība, ka viņam sāksies kaut kāda pūšana pie saknēm šeit. Tāpēc es viņu vienkārši uzlieku šādi virsū, iespiežu iekšā zemē un mazliet pieblīvē augsnīti apkārt. Apkārt pieliek. Un tad atstāsim, lai viņš audzē saknes. Es parasti tā, es atstāju tādu mazu grāvīti ap poda maliņu, lai lejot neuzliet viņam virsū. Bet ar maliņu tas mitrums tāpat līdz tam sīpolam tiks, līdz saknēm tiks. Tādu mazu grāvīti atstāšu, lai viņš smuki tek gar poda malu. Kāpēc es tā baidos no tā mitruma? Un tāpēc, ka, katram hipeastru mīlētājam ir sava hipeastru kapsēta noteikti. Un arī man tāda ir.
Un tieši tādēļ, ka ir sākus pūt apakšiņa, dēļ tā, kad iestād uzreiz lielā podā salaisti, un tad virskārtiņa apžūst, liekas, te jau ir apžūst, jālai vēlreiz, bet tomēr poda vidiņā tur mitrums vēl smuki glabājās. Un pārlaistot, viņu var ātri nopūdēt. Tāpēc man ir mācība, un es tagad tās cenšos ļoti prātīgi ar laistīšanu un ar tām pūšanām. Man negribās vēlreiz iet tam cauri. Tā kā rekur tā kā grāvīts, kur tas ūdens rekur tecēs, un viņš tāda kalniņā smukā. Tad, kad jau viņam saugs lielās saknes, tad tas nebūs var tik svarīgi, jo saknes to mitrumu uzsūks, un tas viss aizies sīpolā. Bet kamēr nav sakņu, tikmēr es taisu šito te paņēmienu savu. Tā, pirmais sēž. Pārējie jābija ar saknēm, tur būs mazliet grūtāk, tur es tad parādīšu, kad jau viņi būs sastādīti. Bet, jā, šī tāda drošāka metode, kad tam sīpolam tas mitrums kaitēs mazāk, kamēr vēl nav sakņu. Ja, tāds grāvīts, vienā pusē vairāk atstāja, otrā tur tāds maziņāks. Bet viņš ir tādā kalniņā. Ja, tad ķeršos pie nākamajiem. Nu, lūk tā. Visi 3 skaistuļi tagad ir podos. Jā, es tagad parādīšu domā redzēt, kādu es grāvītu, vienkārši ar pirkstiņu sataisīju visiem apkārt. Te, un es ūdeni liešu šeit, nevis šeit, jā. Var redzēt to grāvi, kad no sāniņa pastās, redzēt, kāds grāvīts apkārt. Es savus jaunos sīpolus tiešām cenšos sargāt no pārlieku lielā mitruma. Dažreiz netīšām gadās uzliet vairāk, un tad sākās mocīšanās. Ja vēl netīšām bērns aiziet, palies puķis. Tad ir bēda. Jā, tā kā šie 3 ir gatavi audzēt savus ziedkātiņus. Lovely Nymph, Tika Coral un Velvet Nymph. Kad jau sāk ziedēt, tad jau es arī kaut ko atrādīšu pārējiem. Jā. Veiksmīgi!